baigais cepiens tur ap to neto uzskaitas sistēmu. Tad tie, kas ir paspējuši, tie paspējuši. Jā. No nākamā gada vilciens aizgājis. Līdz aprīļa beigām. Tu vairs neesi vecajos noteikumos. Nē, neklausies. Taču nemaz nedod tam kronim neko apkārt, ka baterijās kaut ko ietūcīt. Viņš neskaitās kā jauns pieslēgums, bet tev it kā ir jāsamaksā. Kaut kādas nomā nokautās Teslas noslēpjam šķūnītī bez riteņiem un turam kā powerbank. Stiprāk izdzīvos un nenodegs. Nu jā, tas tā kā paštaisīto dinamītu mēģināt turēt pieliekamajā. Tādu pretestīvas mērījumu. Tev ir certifikāts. Nu, es negribu, lai to dara kaut kāds kotlešu kurjers. Saule visiem. Šajā laikā, kad saule ir visīsāko laiku pie debesīm Latvijā, tomēr nakts gara. Tikko tā mums ir ļoti daudz aktualitātes, un tie, kam ir tie saules paneļi, un tie, kas gribētu viņus likt, un arī tie, kas likums par to, tā ir šausmīgi daudz jaunumu, kurš noteikti svarīgi zināt gan tiem, kas grib, gan tiem, kas jau ir dabūjuši. Ir daudz jaunumi, un tās tēmas, es ceru, vēl vairākus gadus nebūs izsmeļama, jo enerģija vēl joprojām ir ļoti aktuāla. Un tā kā parasti ir kaut kādi jautājumi, mēs parasti mēģinām tur kaut kādās presēs kaut ko atrast, kaut kādās grāmatās palasīt. Šoreiz piezvanījām patiešo Sandim Jansonam, Sadales tīkla šefam, piezvanījām patiesno KEM jaunam ministram Kasparam Meldim un noskaidrojām mūsu interesējušos jautājumus, kā tad īsti tur ir. Nu, jāprasa labākajiem. Jāprasa tiem, kas zina. Tas būtu laikam pareizais. Un arī labākajiem, protams, arī. Jā. Nu, es tā komplimentiem. Jā, sakarā Ziemassvētkiem, lai viņiem tiek. Nē, šoreiz mēs pat neko sliktu nevienam neteiksim. Ko viņi saka? Zini, kā ir? Patreizajā brīdī ir tas baigais cepiens tur ap to neto uzskaitas sistēmu, ka līdz 1. janvārim, ja tu tur neuzliec un nepiesakies, tāda viss ir slikti, un neto uzskaitas sistēma ir beigusies, un tad līdz 29. gadam tie, kas paspēja, tie tur tagad varēs baudīt tos augļus, tie, kas nē, paši vainīgi. Apmēram kaut kā vecā sistēma, ka mēs varam atdot kronim savu saules paneļu enerģiju. Un uzkrāt. Jā, tad tie, kas ir paspējuši, tie paspējuši. Jā. No nākamā gada vilciens aizgājis. Jā, līdz šim brīdim tieši tā arī bija, bet bija aktīvisti, kas mana balsu uztaisīja šo cīnījās par to, lai vispār neatceļ. Šodien paskatījos, bija 1600 tikai parakstījuši. Nu labi, 1600 parakstījuši no kādiem 20 tūkstoši. 20 tūkstoši mājsaimniecības, nu it kā varētu būt bišķi vairāk, tā kā virs jau tagad varētu būt 40 arī. Tas nozīmē, ka ir milzīga atsaucība un rūpe, jo no visas sabiedrības, kas brauc ar mašīnām, ka vadīt apliecina vairāk kā 500,000 cilvēkiem, un tad parakstās 14,000 par tiem radariem. Jā. Tad šitie pa saulespaņu labi. Jā, es nesaku, ka slikti, bet vienkārši jāsavāc 10,000, un 10,000 no savāks nozīmē, ka it kā uz likumu saim tas viss neiet. Bet tik un tā var taisīt raci. Šajā gadījumā KEM, es pat teiktu, ka laikam parādīs sev no labās puses un ir iesnieguši likuma izmaiņas. Vismaz Kaspars teica, ka ir 3. lasījumā tagad nodots. Tā pamata ideja tas, ka, lai netracinātu cilvēks tagad pa ziemu, tur nezinu, kāds nojaucās no jumta vai kaut kas vēl, es pieļauju, ka tas varētu būt tas skaidrojums. Līdz aprīļa beigām vēl var paspēt pieteikties. Aha, labi. Kas man liekas diezgan prātīgi. Okay, tas, ka viņi griež nost, par to noteikti šoreiz nerunāsim. Tikai tāpēc mums jēgi par to tagad runāt, ka vēl līdz aprīļa beigām var. Jā, bet redz, vēl tas nav pieņemts, bet saka, ka būšot, un tā pamata ideja tas, ka līdz tā aprīļa beigām tu vari uzlikt. Tas nozīmē to, ka, skaties, janvārs, februārs tomēr vēl sniegs. Aprīlis, paskaties, marts, aprīlis. Skaties pienes, jā. Var visu kaut ko izdarīt, visu kaut ko tā kā būtībā sekojiet mūsu kanālam, uzzināsiet, vai nevar. Sekojiet mūsu kanālam. Laikus varat nest. Jā, var. Spiežat laikus un šērus un dabūsiet varbūt tēkrēkalu. Varbūt. Vai vurds džemperi. Tas gan labs, tādas arī gribētu. Vienīgais džempers nenesam, lai rāvēsēties priekšē. Iešu, ir pavars, lai iešu. Labi, tad mēs saprotam, ka tātad šo neto sistēmu, tie, kas vēl uzliks līdz aprīlim, viņam jāsako līdz notikumiem un balsojumiem, vēl var izšaut. Vēl var izšaut, visticamāk, ka izšaus. Un tas nozīmē to, ka vilciens nav aizgājis un cilvēki vēl paspēs izdarīt daudz labas lietas. Un jau līdz aprīļa beigām, tad vēl 4 gadus var baudīt to visu, 4, 5, līdz 29. Normāli, tas jau ir daudz maz godīgi. Tas ir ok. Labi, man pirms pāris gadiem, kad es saules paneļu tā štēlu parādīju, mums laik likās, ka taču nemaz nedod tam kronim neko apkārt, ka baterijās kaut ko ietūcīt. Vispār manis mīnēja un teica, ka tas neiet cauri, neiet kopā mēri. Nav kaut kas baterijās uzlabojies? Baterijās ir pamainījies cena. Tas ir īstenībā galvenais, kas ir pamainījies, jo, ja mēs skatāmies, piemēram, gadu atpakaļ vēl mēs, kāpēc es mīnēju pa tevi noteikti cilvēki? Jo Excels tā rādīja. Un tajā laikā bija šie 10 kW baterijas, cik apmēram tieši tikpat daudz, kas tev ir uz jumta.
maksāja apmēram 10 000 eiro, kas īstenībā bija diezgan daudz. Neiet, pat manā galvā neiet kopā. Neiet kopā, ko tu tur lādēs, kas tev tur būs. Cik tas mājā vietas aizņems? Cik tas mājā nevajadzētu likt, bet aizņems vietas. Šķūnī aizņems. Bleķi kastē aizņems vietas vispārējais. Un tad bija 10 000, kā es minēju. Tad uz šo brīdi jau tā cena ir uz pusi jau lejā. Jau. Tad jau sāk parādīties arī tiem, kas pat uz neto nepaspēs. Tik un tā viņam būtu jēga likt paneļus, glabāt baterijās un tērēt, kad vajag. Tur tas labs jautājums, kā tur vispār būs, jo patreizajā brīdī jautājums, tad, kad nebūs vairāk neto uzskaita sistēma, jo tu vienkārši uzliec baterijas un jau spēlējies ar to, ka tu vari pielādēt, tad, kad ir pa nakti bez maksas šī enerģija vai ļoti zemu cenu, un savukārt pa dienu, kad ir dārgi, tu viņus var lietot. Tur jāskatās. Tur tas viss ir tāds, jau kaut kādā veidā jau tā spēle jau sāk izskatīties kaut cik interesanti. Protams, ar saules paneļiem kopā, tad tev viņš pa to dienu vēl bez maksas ir. Tur ir baigi jākalkulē. Bet... Klausies, es iedomājos, es dzirdot tev ļoti uzmanīgi klausos. Iedomājos, tagad parādās šī baterija tēma, baterijām cena nokrītās. Jā. Vai neparādīsies jauni tādi digeri, kuri vienkārši ņems baterijas un mums neliks paneļus? Jo naktī būs tā lēta elektrība. Redz, par to tev ir taisnība. Tur jautājums vispār īstenībā sadalās tīklam, noteikti par šo vajadzētu padomāt. Un ko viņš saka? Ko Sandis saka par šito? Sandis saka, patreizējā brīdī, ja tas ir patērētāja pusē, respektīvi, ja viņš nav tā kā pirms skaitītāja, tad īstenībā baigās nekādas prasības uz šo brīdi nav. Tad es prātīgs pats nenosvilinu māju? Jā, bet es domāju, ka tas ir laika jautājums, jo baigos sūdzvaru savārī. Šajā brīdī, ja sāk attīstīties šī bateriju tēma, tad arī Sandim uzdeva jautājumu, kā tad īsti tagad ir. Piemēram, manā gadījumā man mājās stāv parastais invertors, un es īsti uz tām baterijām slēgt klāt nevaru. Tad tas nozīmē to, ka man ir jāmaina invertors. Uz hibrīdu. Tu vairs neesi vecajos noteikumos. Nē, neklausies. Un es viņam uzdevu jautājumu, kā tā īsti ir tagad jaunie noteikumi, vecie noteikumi, kā tā īsti ir. Patreiz it kā viņš teica, ka jāsamaksā atkal tie paši 72 eiro, un it kā viņš neskaitās kā jauns pieslēgums, bet tev it kā ir jāsamaksā. Bet tajā brīdī, kad es uzdevu jautājumu, tad viņš saka, klausies, īstenībā šeit varbūt var kaut ko mainīt, ka vienkārši šī invertora maiņa ir kaut kāda atvieglotā. Jā. Un īsti tev nav jātaisa kaut kāds jauns pieslēgums, kas ir man tā liekas diezgan pastūbi. Schēma jau paliek tāpat. Schēma paliek tāpat, nekas tev nemainās. Tik daudz, ka tev tie invertori iestatījumi, labi, tur vēl būtu to jautājums, bet tik un tā. Man tā liekas, ka tas tā kā nopērkot jaunu televizoru, tev jāpēr visu kanālu pa jaunu. Kaut kas tāds tas būtu. Tā nevar. Vienreiz nopērc jaunu telefonu, visas aplikācijas, par kurām tu maksā, viņas prasa no jauna. Jā, un numuri jāpērk jaunu. Jā, viss no jauna, pilnīgi stulbi. Tātad, ja mēs mainām šajā sistēmā paneļi, invertori un pieslēgumus, vienu šo mēzlu, nevajadzētu sākties jaunās. Nevajadzētu gan, bet redz, es saku tajā brīdī, kad es Sandru runāju, tad viņš saka, labi ideja, mēģinājums paskatīsies un varbūt ņems vērā to, ka tiešām vajadzētu atvieglot. Cilvēki jau Latvijā taupīgi, viņi pērk vidēji 14 gadus vecas mašīnas. Tas nozīmē, ka arī viņiem vajadzēs baterijas, un drīzāk nopirks kaut kādu vecu Tesla, ieliks šķūnīti un turēs kā baterija. Tā arī varēs darīt. Latvijā patreizajā brīdī tu to drīksti darīt, bet es noteikti to neieteiktu, jo skaties, jebkurš ražotājs tev nodrošina tās baterijas jau gatavas, jau visu programmatūru un visām viedām lietām, kas ir nepieciešams, lai šī baterija būtu droša, efektīva. Patreizajā brīdī paštaisītās baterijas, noteikti spriežot pēc dažos Facebook kanālos redzamajām aktivitātēm, ir diezgan daudz, kas īstenībā nav slikti. Cilvēki, protams, ka mēģina un testē, bet stiprāk izdzīvos un nenodegs. Iekam uz gumijas cimdi. Jā, bet man liekas, tomēr, ka riskēt baigi nevajadzētu, jo paies pusgads, gads. Ja jau sadalījums tīkls ir aizdomājies par šiem invertoriem, ka tomēr varbūt vajadzētu kaut kādā veidā vienkāršot vai tieši otrādu lielāku uzsvaru likt uz to, tad es domāju, ka baterijām nevarētu būt tas pats. Tā kā labāk tomēr nē, ja nu pašam, protams, ir kaut kur un to es pieslēdzu visi forši, bet speciāli pirkt kaut ko tādu, es godīgi sakot, ne. Vienīgais, ko būtu jāpirkt nākamo elektromašīnu izvēloties to, kura ir jau no rūpnīcas kā powerbank. Jā, tas gan, jā, to mēs runājam, ka mēs testēsim, vajadzētu iztestēt, vēl neesam līdz tam tikuši, bet jā, noteikti, jā, to var mēģināt, bet tīri paštaisītos laikam tomēr nē. Jā, tas tā kā paštaisīto dinamītu mēģināt turēt pieliekamajā. Tātad par baterijām, ko tu prasīji par tiem hektāriem, tur ar labs stāsts ir varbūt mazāk cilvēkiem, kam tas interesē, bet tik un tā. Aizgāja baumas par to, ka tagad sadalījums tīkls un augstsprieguma tīkls tagad prasīs naudu par papildus jaudu. Piemēram, tev ir 1 megawatts saules parks. Ja tu gribēsi uzlikt tagad šīs 1 megawatt baterijas, tad it kā teorijā tu vari tīklā dot 2 megawatts, ka tev vajag papildus jaudu.
Un viss sveika, kauja, paldies par uzmanību, brīvās jaudas nav, tad šis neattīstās. Tā gluži nav, jo situācija pavisam vienkārši. Tad tu piesaki to, ka tu liec baterijas, jaudas papildināt tev nevajag. Tev nevajag maksāt lielo naudu par jaudas rezervāciju, bet tev ir jānodod sadalījuma tīklā pēc visiem tehniskiem datiem, ka tu vari nodot tikai 1 megavatu. Īsāk sakot, diezgan pareizi, prātīgi un nekā sarežģīta nav, tā tās viss, kas pirms tam tās ir baumas. Klaujas, tad jūs nākamais. Mēs tikko dzirdējām, ka sāk likt tos paneļus, valsts tur tev kaut kādu atbalstiņu. Jā, atbalsts vēl ir. Ja es tagad baterijas gribu likt, ar tos atbalstiņu. Atbalsts uz baterijām patreiz nav. Tā ir pašdarīšana. Tā ir pašdarīšana, pašbrīva izvēle. Lai gan, ja mēs skatāmies par to, ka atslēgšanās no brēla, to, ko mēs tur no tās Krievijas elektrības, kad viss tur būs, viss beigsies un viss kā nākās, un tur ir šī frekvences uzturēšana. Ja tīkla uzturēšana, dēļ kā liek šīs te baterijas. Man liekas, ja šito visu baigi pareizi sakārtot, tad varētu īstenībā arī izmantot šo te frekvences uzturēšanu arī tikai dēļ privātajiem vai šiem te lieliem saules parkiem, un varbūt valstī pat nevajadzētu tik ļoti investēties. Bet, kā parasti mums mazliet pišķi savādāk. Būtībā baterija, ja es tagad pērku bateriju, tas ir mans neatkarības žests, nevis biznesa gājiens. Nekas no tā visa nav biznesa gājiens, arī saules paneļi nav biznesa gājiens. Es risinu, kas man prasa likt paneļus, vai ne? Es saku, nerēķini, kā tu tur uzvārīsies. Skaties, ka tev ir neatkarība un alternatīva enerģija. Tieši tā. Bija vēl ar Sandru runājot, bija vēl stāsts, kas izrādās, kad mūsējie letiņi pasies bija aizbraukuši uz Igauniju glābt igauņus, jo viņiem tur pēc šitiem lieliem sniegiem bija sagāzušies koki uz vadiem. Un, skaties, Igaunijā pat 6 dienas pat cilvēku uz elektrības dzīvo. Tas Ziemeļlatvijas kaut kāda elektrotīkla brauc palīgās turien. Nav jau tā. Nē, jā, bet tā ir cilvēki nav slikti. Vai tu bāzējies Valmierā, kad tas tur uz Valku brauc palīgā vai Jēkabpili? Kilometri tie paši. Nē, ja tā mēr, tad jā, bet tomēr tā ir cita valsts. Tā kā šis man likās gan krūti, ka mēs tomēr palīdzam viens otram, un nemaz tik ļoti mēs tajā Baltijā tikai baigi vienotie nesam, bet tomēr viens otru atbalstam. Un tad bija vēl viena tēma par šo pretestības mērīšanu. Mūs ir sadzirdējuši, kas īstenībā ir baigi forši, es pat esmu baigi priecīgs par to. Un vairākas televīzijas. Mūsu dzīve vairs nav bezjēdzīga. Mēs esam kaut ko izdarījuši. Beidzot ir kaut kāds jautājums nonācis risinājumā. Beidzot, mūsu dzīve nav bezjēdzīga. Mūsu kāds ir sadzirdējis. Tādu pretestības mērījumu. Gan televīzijas, gan prese ir uzrunājusi, lai viņiem pastāst mazliet vairāk, kas tad tur ir un kas tad tur īsti nav. Un laiks bišķi sakustējies. Un tad atgriežamies pie drošības, kas man tā liekas ir pirmā vietā. Un tomēr šajos dzīvokļos un mājās šo pretestības mērījumu tomēr vajadzētu veikt. Un tad es papētīju bišķi vairāk, kas tad īsti tur ir un kas tur ir atbildīgs par visu to un cik tas ir sarežģīti un tādā garā. Īstenībā, godīgi teikšu, baigi viegli tas nav. Jā. Jo viens ir tas, ka to var darīt tikai certificēti elektriķi. Tas jau ir labi. Un tu dabūni certifikātu par to, ka tev tas ir nomērīts, un tad, ja nu gadījumā notiek kaut kādas sliktas lietas attiecībā uz ugunsgrēku vai kaut ko vēl, tev ir certifikāts, kas ir forši. Es negribu, lai tu dari kaut kāds kotlešu kurjeris. Nē, tas bija tā, ka sākās saules paneļu bums, tad visi bija saules paneļu licēji. Visi sūdīgie taksisti kļuva par saules paneļu licēju. Sūdīgi, lai būtu sūdīgi. Viņiem tur negāja, un tu viņi domā jauns bizness. Bet zini, kas klausies, kad tik Liepājā to bruģu licēju, tie arī nav bijuši pirms tam saules paneļu licēji. Es domāju, ka mierīgi tā var gadīties. Tātad, jā, certificētam cilvēkam ir jābūt, kas to visu dara. Un tad izrādās, ir baigi daudzas lietas tur apakšā tam visam. Jo liela daļa šo te padomju laiku ēku, kā mēs kaut kad spriedām, ka viņas ir ļoti daudz, tur skaties, tur ir tie alumīnija vadi, tad ir kaut kāds savienojuma kapa ar vadiem, tad kādi vadi tur par rokai bija, tāds arī salika. Un viss pārējais. Un tajā brīdī tas viss notiek diezgan sarežģīti un ļoti liela iespējamība, ka tomēr ugunsgrēks var izcelties. Un tā kā mēs runājam ugunsdzēsēji, bieži arī tas notiekās. Un tur ir tā, ka īstenībā viņu laiž zem pilnas slodzes, saslēdzot visus patērētājus mājā. Un tad pēc tam slēdz to visu ārā un termokameru mēra, cik tā vispār tur, kas tev silst. Labs veids. Man liekas, ka baigi izcils. Un vēl kas bija tam visam, ir tie speciālais magometrs. Wow! Izklausās tā, tā kā Megamains. Ja tad Megamains, magometrs, kaut kas stipri līdzīgs, un tas ir tas, ar ko tur mēr to pretestību. Un reiz 10 gados, ka Latvijas likumdošana nosaka, tas tomēr ir jādara. Un šis, man liekas, ir punkts, kas ir svarīgs un ir vērts atkārtot. Mīļie cilvēki, ja nu gadījumā vēlaties dzīvot drošībā un mierā, tad noteikti izdariet to, ka uztaisiet šo pretestības mērījumus. Kur viņš ir jāprasa, kam man jāzvana?
Nu, īstenībā, jebkura elektromontieru kompānija noteikti to te var piedāvāt un gan jau, ka var atrast. Turpat, kur tu zvani, tagad vai māja elektrība kaut ko paremontēt vai drošināties, nomainīt, tie pašiem ir. Elektrumam pat ir pat tas piedāvājums, ka tev tur mājās visu laiku ir elektriks vai kas tur pa kaut kādu zinām apdrošināšanas summu vai kas tev tur ir. Man tā liekas, kaut kas tāds viņiem tur bija. Te būtībā tā, ka jūs beigsiet dzēst aizdegušos advents vainagus un Ziemassvētku eglīti, kurai nosvilk kopā ar aizkariem. Tad arī beigsiet vilkt ārā no meža eglīti. Jā, tad arī ap to laiku ķeraties klāt visai elektrības padarīšanai un noskaidrot, kā jums ir ar tiem precīziem mērījumiem. Dzīvosiet ilgāk, sagaidīsiet arī nākamos Ziemassvētkus un vispārējo un nekliposiet. Būs labi, būs tā. Uz šīs gaišās nots. Mēs arī Ziemassvētkus visiem. Salu visiem. Atā.